Demenes pagastā sadzīves atkritumu poligonā Cinīši eksploatācijā pieņemta mūsdienīga atkritumu šķirošanas līnija, kas pagaidām darbojas testa režīmā. Šķirošanas līnija uzstādīta piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, un to veica SIA atkrituma apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija. Uzstādīšanas darbos ieguldīti 4,3 miljoni eiro, no tiem 85% ir Eiropas kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 15% uzņēmuma līdzfinansējums. Cinīšos jau tika realizētas Eiropas kohēzijas fonda projekta divas pirmās kārtas. Nākotnē tiek plānota arī trešā kārta, lai uz vietas varētu tikt nodrošināta apavu un apģērba šķirošana. 2008. gadā tika uzbūvēta poligona pirmā kārta, un tajā ietilpa tikai atkritumu noglabāšana, infiltrāta savākšana un attīrīšana ar jaudu 1,4 kubikmetri. Otrajā kārtā, kura sākās dokumentu iesniegšanai jau 2007. gadā, un tika šis projekts atbalstīts, un tur ietilpa četri galvenie faktori. Viens no tiem ir obligāta pirms apstrāde, atkrituma pirmsapstrāde, pirms noglabāšanas. Tas nozīmē, šeit uzbūvēts ir angārs, kur atrodas iekšā šķirošanas līnija, kas ļauj atkritumus sadalīt frakcijās, no kurām tiek atdalīti bioloģiski ātri noārdāmie atkritumi. Tālāk viss iepakojums iespējamais, tas būtu kartons, papīrs, stikls, alumīnija buņģas, metāla buņģas un metāla kādi izstrādājumi, kā arī petpudeles un plastika maisi. Šāda atkrituma šķirošana ļaus vismaz par 50% mazāk atkritumu noglabāt poligonā. Savukārt jau sašķirotie atkritumi tiks pārdoti otrreizējai pārstrādei. Otrais faktors tas ir infiltrāta attīrīšanas jaudu palielināšana. Jūs iedomājaties, poligons tā ir ķermenis, kurā nokļūst atkritumi, bet no kuriem augsnē nenokļūst vairs nekāds netīrais ūdens. Viņš saucās infiltrāts, un to infiltrātu ir jāattīra, lai viņu tālāk nogādātu dabā. Un tās attīrīšanas ietaisas mums bija ar jaudu 1,4 kubikmetri stundā, bet tagad ir palielinātas līdz 7 kubikmetriem stundā, kas ļaus attīrīt pilnīgi visus ūdeņus, neuzkrājot viņus atkritumu ķermenī. Tas arī viens no svarīgākajiem faktoriem. Trešais faktors ir gazifikācija, kuras laikā tiek savāktas visas gāzes, kas izdalās atkritumu pūšanas procesā. Šim mērķim ir izbūvētas gāzes regulēšanas ieteisas kompresoru stacija, kondensāta savākšanas stacija un lāpa. Pēdējais ir kompensēšanas laukuma palielināšana. Tātad mēs tos materiālus, kurus atgūsim pie pirmsapstrādes, no turienes caur sietiem izskatīs materiāls, kurš būs derīgs kompostēšanai. Tās ir visi virtuves atkritumi, kā arī bioloģiski ātri sārdamie materiāli, kas tās ir lapas, zāles un tā tālāk. Un to varēs arī pārstrādāt un izmantot kā izolējošo materiālu atkritumu pārsekšanai atkritumu ķermenī. Jaunā atkritumu līnija vispirms tiks testēta, un tāpēc mājā tā darbosies vienā maiņā. Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne ar gandarījumu atzīst, ka pateicoties jaunās līnijas izbūvei, tajā tiks nodarbināti 10 pagasta iedzīvotāji.